Šī nedēļa mums ir vairāk tāda sagatavošanās nedēļa. Un šī nedēļa ir arī tā nedēļa, kurā būtu labi aiziet nodot asins analīzes, ja tu plāno to darīt. Jo ir svarīgi nodot asins analīzes pirms tu veic šīs uzturu izmaiņas. Jo tas pirmais mēnesis, pirmie 2 mēneši būs tādi, kur atsevišķi rādītāji var būt izsist no normas, un tad var gadīties, kad ir angliski ir tas false positive, respektīvi tas rezultāts rādās, ka tur kaut kas nav kārtībā, bet patiesībā tas ir vienkārši daļa no tā pārmaiņas procesa, viņš atgriezīsies normā pēc mēneša. Ja, un tātad analīžu lapa, ko tev vajadzētu uztaisīt, ja tu plāno taisīt analīzes sākumā, būs pievienot apakšā zem šī video. Tātad, ja tu apskaties šos visus rādītājus, kas tur zemāk ir, un ja tu redzi, ka pēdējo 3 mēnešu laikā, ja tu pēdējo 3 mēnešu laikā esi jau kādu no šiem rādītājiem pārbaudījis, tad atkārtot, tā kā tev nav jāpārbauda šīs rādītājs. Savukārt, ja nē, tad gan būtu optimāli uztaisīt. Vecākas analīzes īsti vairāk nedarēs, jo lielākā daļa no veselības rādītājiem var uzlaboties un pasliktināties 3 mēnešu laikā. Un iespējams tev rodas jautājums, kāpēc mēs vispār taisam, kāpēc būtu jāuztaisa asins analīzes pašā sākumā, un īsā atbilde ir sekojoša. Tam, lai tu varētu sekot līdzi savam progresam un savai veselībai. Jo esmu pamanījis, ka bieži vien cilvēki nemaz nenojauš, kāda ir viņu veselība, viņi tikai 100% paļaujās uz to, ka dakteris visu pasaka, kas un kā. Bet svarīgākais ir tas, ka mēs netaisam tās analīzes, lai tagad novērotu, vai low carb vai keto uzturs tev nodarīs kaut ko sliktu. Tas, ko mēs gribam ielikt, ir paradumu sakot līdzi savai veselībai un sakot līdzi saviem veselības uzlabojumiem. Un plus, ņemot vērā to, ka low carb un ketogēns uzturs ir tik pretrunīgs ar šo standartu uzturu, tad, kad tu redzēsi pēc 3-4 mēnešiem, ka tavs asins analīzes, tīpaši viņas pirms tam bija sliktas, kad tu redzēsi, ka ēdot šo uzturu, tavs asins analīzes vienkārši atgriežas normā vai sākuši virzīties normas virzienā ļoti strauji, tad tu sapratīsi to, ka vienalga, ko citi runā, low carb uzturs un ketogēns uzturs ir labs veids, kā sakārtot savu veselību. Jo tas ir jautājums numur 1, ko es saņemu, vai ēst low carb keto ir droši. Un nav jau tā, ka atnāk neveselības feja un uzliek tev burvestību virsū, un tagad tev pēkšņi parādās sliktas veselības problēmas. Lielākā daļa no veselības problēmām ir īpaši, kas ir saistīts ar vielmaiņu, visu holesterīnu, aknu rādītāju, tā tālāk. Visas šīs veselības problēmas tu vari redzēt progresējam vai regresējam savās asins analīzēs. Un tajā lapā, kas būs pielikt zemāk, ir šie galvenie rādītāji, kuriem vajadzētu sekot līdzi. Un, ja tu redzēsi, ka šie rādītāji uzlabojās, tad tā ir visskaidrākā pazīme tam, ka tava veselība arī uzlabojās. Un tad, kad tu redzi to savām acīm, tad tev vairs citi cilvēki ar saviem viedokļiem nevar pārliecināt par pretējo. Un līdz ar to tev ir visas šaubas pazudušas. Un tā kā tu redzi, tad tas process ir daudz drošāks un tu jūties daudz labāk visus to darot. Ar asins analīzēm ir tā. Tu vari iet uz laboratoriju nodot viņus uz savu galvu, bet tādā gadījumā būs jāmaksā pilna summa par šīm analīzēm. Un es zemāk esmu pievienojis 2 failus. Būs minimālās analīzes un pilnās analīzes. Minimālās analīzes tur maksā aptuveni 42 eiro. Ja iet pats savu galvu, pilnās analīzes būs dārgāk. Aptuveni 2-3 dārgāk. Tā kā, ja ir iespējas, aiziet paņemt no ģimenes ārsta, paprasīt ģimenes ārstam nosūtījumu, bet, ja nu tev nav pretīm nākošais ģimenes ārsts, tad minimālās obligāti uztaisīt pašā sākumā, aiziet pašam samaksāt, aizies ar to lapu, atdos laboratorijā, un tur tie darbinieki zinās, kas tad tev ir jāuzstājas. Un tad tev būs skaidrs sākuma punkts, tad tev būs sākuma tāda kā veselības fotografija, kuru tu varēsi salīdzināt pēc pāris mēnešiem un redzēt, kā tava veselība progresē. Un gadījumā, ja tu ej pie savu dakteru, tad ir specifisks veids, kā es iesaku to jautāt. Ja tu aizies pie dakteru un teiksi, es mēģināšu ketogēno uzturu, vai es mēģināšu tur low carb uzturu vai gavēšanu, un es vienkārši gribu uztaisīt analīzes, visticamāk, tavs dakteris sāks protestēt par to, vai priekš kam to vispār to vajag no sērijas. Tas veids, kā pajautāt savam ārstam analīzes nosūtījumu, ir sekojuši. Tu aizēji
labdien, doktor, es izlēmu sākt ēst veselīgāk. Es vienkārši gribu redzēt savu veselību šobrīd, un tad redzēt pēc pāris mēnešiem, kāda ir atšķirība tīri no šīm uzturu izmaiņām. Un lielākā daļa doktora aizsūtīs tev uz veselības pārbaudēm, tad tu vari nosaukt, ko tev vajag, un visu, un tad tu vari aiziet ar ārstu nosūtījumu, un tad par lielāko daļu analīzēm nebūs pašam jāmaksā. Bet es tik tiešām visiem no jums iesaku vismaz tās minimālās analīzes uztaisīt, pirms tu veic šīs izmaiņas, un tad pēc 2-3 mēnešiem paņemt un salīdzināt, paskatīties, kā ir tava veselība pamainījusies šī uztura ietvaros. Un kā es vienkārši vēlreiz gribu atgādināt šo, ja tu taisi analīzes, tad taisi viņas pirms tu veic kaut kādas nozīmīgas uzturu izmaiņas, jo, ja tu uztaisīsi analīzes, tad jau, kad tu pāris nedēļas ēdi low-carb uzturu, viņas nebūs tik precīzas, viņas nebūs tik korektas, tāpēc, vai arī, ja tu uztaisīsi analīzes, ka tu tikko būsi sācis ketogēnu uzturu, tad viņas arī nebūs tik precīzas, jo tavs ķermenis ir adaptācijas fāzē, kur ir kaut kāda rādītāja, varbūt bišķiņa ārpus normas izsist, un tas ir pilnīgi ok, viņi atgriežas atpakaļ normā un sāk uzlaboties pāris dienu, vai izreiz pāris nedēļu laikā, bet ir svarīgi tos rādītājus, lai visprecīzāko bildi dabūtu, uztaisīt pirms uzturu izmaiņu veikšanas un tad 2-3 mēnešus vēlāk.